Parunāsim par to, kā mēs iestrēgstam uz vietas. Ļoti vienkārši. Jo spēcīgāk jūs izjūtat kaut kādu emocionālo notikumu, kas ir noticis jūsu dzīvē, vai tā ir trauma, vai tā ir nodevība, vai vēl kaut kas, jo spēcīgāk jūs izjūtat šīs izmaiņas sevī iekšā. Kas notiek? Smadzenes uztaisa tādu kā fotografiju. Tās to saglabā un rada neiroloģisko modeli, kas saucas atmiņa. Tādā veidā mēs radām ilglaicīgas atmiņas no spēcīgiem emocionāliem notikumiem. Un jo spēcīgāk šis emocionālais notikums ir, jo vairāk tas jūs ietekmē. Jo vairāk tas jūs ietekmē, jo vairāk tas iespiežas jūsu bioloģijā. Un cilvēks piesaistīts šai pagātnes pieredzei, attiecīgi rada savu realitātes stāvokli. Ja tu jūti, ka tu esi gatavs ieraudzīt, saprast un atlaist to, kas tev traucē virzīties uz priekšu, tu vari pieteikties bezmaksas konsultācijai. Tā būs droša un uzticama vide, kur tu vari būt pats ar visiem saviem stāstiem, emocijām un sajūtām. Vienkārši spied uz saites augšā manā profilā un piesakies konsultācijai. Es ar tevi sazināšos.